Skola ir ļoti svarīga un nozīmīga vieta, kurā tu pavadīsi lielu dienas daļu. Šeit tu apgūsi daudz ko jaunu, mācīsies svarīgas un nepieciešamas lietas turpmākai dzīvei. Skolā tev būs jāiepazīst jaunas telpas. Skola liekas tik liela. Šeit tev būs daudz jaunu draugu, satiksi skolotājus un klases biedrus. Iepazīsies un sadraudzēsies. Uzsākot skolas gaitas, mēs katrs piedzīvojam daudz un dažādu emociju, izjūtu un pārdomu. Nereti piezogas bailes par gaidāmo un nezināmo, kā tas būs, kāda būs skola, kādi būs jaunie klases biedri un skolotāji. Ierodoties jaunā vietā, pavisam noteikti ir jāmāk iepazīties, pastāstīt arī par sevi, kā arī uzdot jautājumus citiem. Šajā video mēs mācīsimies, kā iepazīties, kā pastāstīt par sevi un kā to labāk izdarīt. Par to tev pastāstīšu es, skolotāja Edīte. Un šodien mans sarunu biedrs būs Lāčuks Juris, kurš arī būs pirmklasnieks. Esmu Lāčuks Juris, un es septembrī sākšu mācīties 1. klasē. Es ļoti priecājos ar tevi iepazīties šodien. Esmu laikam apmaldījies, esmu pirmklasnieks. Gribēju iet uz skolu, bet dzirdot, ka šeit var iemācīties, kā iepazīties ar jauniem klases biedriem angliski. Izdomāju, ka man arī to vajadzētu uzzināt, jo man skolā mācīs arī angļu valodu. Jā, protams. Iepazīties var arī angliski, un šodien tu to noteikti arī iemācīsies kopā ar mani un arī ar citiem klausītājiem. Tagad kopā noskatīsimies video. Kad es satikšu savus klases biedrus skolā, citus skolēnus, kā es ar viņiem iepazīšos, un kā es viņus uzrunāšu. Un ja es satikšu kādu pieaugušo, es zinu to, ka iepazīšanās jāsāk ar sasveicināšanos. Jāpasaka savs vārds, uzvārds, jāpastāsta par sevi un jāatcerās, ka ir jāklausās, ko saka otrs cilvēks. Priecājos ar tevi iepazīties. Vai tu proti uzrakstīt savu vārdu? Vēl nē, bet vai tu man varētu palīdzēt? Labi. Kā ir ar tevi? Vai tu proti uzrakstīt savu vārdu? Paņemsim balto A4 formāta lapu un krāsainos rakstām piedarumus. Ja esi kādu burtu aizmirsis, tas nekas. Tu vari izmantot ekrānā redzamo alfabētu. Kādā krāsā rakstīsim pirmo burtu? Zilu. Labi. Tā, ņemsim zilo rakstām piedarumu, rakstam pirmo burtu J. J. Kādā krāsā rakstīsim nākamo burtu? Sarkanu. Tā, sarkana krāsa mums ir šī. Nākamais ir U burts. Kura krāsa vēl tev patīk? Zaļa. Tā, labi, ņemsim zaļo krāsu. Kādu nākamo ņemsim? Kādu krāsiņu? Melnā. Labi, tā melna mums ir šī, ne? Melna. Tā. I burtiņš. Un kādā krāsā rakstīsim pēdējo? Zilu. Labi, vēl zilu. Tā. Tad pirmais un pēdējais burts mums ir
zilā krāsā. Skaisti. Juris. Ļoti labi mums sanāca, vai ne? Jā. Mums izdevās vārdu kopā esam uzrakstījuši un arī esam iepazinušies. Tagad ir laiks noklausīties vienu dziesmu. Dziesmas nosaukums būs What is your name, kurā dzirdēsi, kā ar sevi iepazīstina dažādi dzīvnieciņi. Vari dziedāt šai dziesmai līdzi. Hello, hello, what is your name? Hello, hello, what is your name? My name is Bobby. What is your name? My name is Judy. Goodbye. Hello, hello, what is your name? Hello, hello, what is your name? My name is Jackie. What is your name? My name is Sally. Goodbye. Hello, hello, what is your name? Hello, hello, what is your name? My name is Bobby. What is your name? My name is Judy. Goodbye. Hello, hello, what is your name? Hello, hello, what is your name? Goodbye. Man patika šī dziesma. Hello, hello. Tāda ļoti priecīga, bet tāda, kad esmu pateicis savu vārdu skolotājai un klases biedriem. Ko vēl es varētu pastāstīt par sevi? Ļoti labs jautājums, Juri. Ekrānā tu redzi teikumus, kuros ir trūkstošie vārdi. Šie teikumi var būt kā palīgs stāstījuma veidošanai par sevi. Es stāstītu šādi. Piemēram, mani sauc Edīte, man ir 27 gadi. Es dzīvoju Rīgā. Mana ģimene ir ļoti jauka. Man nav mājdzīvnieku, bet es ļoti gribētu sunīti. Ikdienā es strādāju skolā. Brīvajā laikā man patīk lasīt grāmatas. Man ļoti garšo pica. Es jūtos priecīga, ja karstā dienā es varu apēst augstu saldējumu. Es ļoti vēlos, lai visi cilvēki būtu priecīgi un smaidīgi. Kā par sevi stāstītu tu? Esmu daudz ko iemācījies. Paldies! Noteikti izveidošu stāstījumu arī par sevi, bet tā, kā man būs angļu valoda skolā, kā lai es iepazīstos citā valodā. Ļoti labi. Man liekas, ir laiks nelielai sasveicināšanās dziesmai Hello Song for Kids, kurā dzirdēsim gan sasveicināšanos, gan arī dažādus jautājumus, kā piemēram pajautāt, vai tu gribi spēlēties?
Pēc video noklausīšanās kādus vārdus vai frāzes tu, Lāčuk, atceries? Hello un nice to meet you. Ļoti labi. Video vēl bija dažas frāzes, kuras noderētu iepazīstoties ar klases biedriem un arī ar skolotājiem. Paņemsim tagad baltu lapu un uzrakstīsim šīs frāzes. Pirmā frāze mums ir How are you? Tā, rakstam. How are you? How are you? Tas mums ir jautājuma teikums. How are you? Nākamais jautājums mums bija Do you want to play? Do you want to play? Do you want to play? Tālāk mums ir I go to school. I go to school. Nākamajai frāzē izmantosim violeto flomasterīti. Un nākamais teikums ir What's your name? What's your name? What's your name? Nākamā frāze būs Thank you. Arī šo frāzi mēs dzirdējām video. Thank you. Tā. Nākamā frāze būs goodbye. 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 Un pēdējā frāze mums ir sorry. Pēdējā frāze sorry. Un ar melnu sorry. Kuras pieklājības frāzes tu, Lāčuk, jau zināji no šīm visām pierakstītajām? Hello, sorry un thank you. Vai tu, skatītāji, arī zināji šīs pašas frāzes, ko Lāčuks, vai arī bija kādas citas? Tagad, Lāčuk, atkārtosim kopā šos visus pierakstītos vārdus. Sāksim ar šo pirmo. How are you? How are you? Tagad kopā. How are you?